Es uzaugu Latvijā un atbraucu uz Austrāliju pirms 25 gadiem. Aha, tad jūs Uh, jaunībā, bērnībā sēņojāt? jā. Tā bija tāda lieta, ko mums ģimene darīja, un man tēvam bija sēņu vietas, kuras viņš mums parādīja, un nevienam nerādīja citam. Svēta lieta tā bija, jā. Pilnīgi noteikti. Un sēnes bija no Gailenēm Tomas mežos līdz Cūcenēm pie apoga. Tā kā. Aha. Kā tad jūs sākāt sēņot Kamberā? Nu, ar sēnēm bija tā, ka es atbraucu uz Austrāliju tā kā komandējumā, un tad es iepazinos ar darba kolēģiem, tiku pie vīra tādā veidā, un daudza latviešu sabiedrība neiesaistījos. Bet tad pienāca, bērni bija pavisam maziņi vēl, kaut kā pienāca ziema, un es padzirdēju, ka kaut kas ar sēnēm notiek. Un tad es domāju, tad skaidrs, ka jāiet lasīt tās sēnes. Un tā es faktiski iesaistījos latviešu sabiedrībā, kad tika sarunāta viena sestdiena, kad tagad visi brauks uz Kaipo mežu, un tur lasīs tās sēnes. Un es atceros to brīdi, kad mēs atbraucām, un tad tur viena cita latviešu ģimene paliekšiem ar groziem skrien uz to mežu un saka, poļi nāk, mums pirmajiem jātiek. Un tad izrādījās, ka poļi ir mūsu lielākie konkurenti, latviešu konkurenti, tas bija Adelaidē, un tie Kanberā arī tas pats ir uz to sēņošanu. Un tās sēnes izrādījās ir rudmiesas, kuras Latvijā es pat lāga nezināju, jo viņas vienmēr bija tārpu apēstas. Bet redz, austrāļu tārpi neēd tās rudmiesas. Un līdz ar to viņas, tā kā tur ir, un maziņas un lielas, un kā kuru gadu, bet tā, ka daudz, ja viņas ir, tad viņas ir. Un tā bija tāda latviešu sabiedrības izgājiens mežā lasīt tās sēnes. Tur ir tā, ka tām sēņu vietām, ja kuram jau viņas ir, tad jau viņi nesaka. Un Adelaide liela, tur visiem pietiek vietas, tur bija vieglāk, bet nedomāju, ka kāds jums teiks Adelaidē, kur baravikas ir. Es zinu, ka viņas ir cilvēki, kas zina, kur viņas ir, bet es nezinu. Man neviens nav. Skaties, kā Latvijā latviešu tradīcija tur pārnesās uz Austrāliju arī, vai ne? Šitā, kas nesās nevienam. Šitā nemirst, jā, šitā nemirst. Te kur tā anekdota tikko, kā man Faceitī uznāca, ka latvietis zvan ātrā palīdzību un saka, ka viņam lācis uzbruc. Viņš saka, kur jūs esat? Viņš saka, nē, ok, viss ir labi, jā. Kaut kā tikšu galā. Tad arī Austrālijā latvieši sargā savu sēņu vietu. Jā. Kā jūs Kamberā atradāt savu sēņu vietu? Es pielietoju zinātnisko metodi. Sapratu, ka rudmiesas aug priežu mežos, apskatījos pēc kartes, kur ir priežu audzes, jo viņas te neaug īsti dabiski, viņas ir stādītās visas. Un tad es pa vienai viņas ķemmēju. Man paveicās, jo tieši uz pirmās, ko es ķemmēju, tur trāpījās tās rudmies, tā es tālāk arī neesmu ķemmējusi, domāju, ka arī citur viņas ir, bet man pietiek ar to pirmo mežu, kur es trāpījos, vistuvākais, kas mājai bija, man vesels 10 minūtes ar mašīnu bija jābrauc. Tā kā tagad es varēju pusdienas laikā izskriet pasēņot druscītiņu no darba. Man pilnīgi pietiek ar tām rudmiesēm, jo viņas ir ļoti, ļoti labas, ļoti garšīgas, tādas stingras marinēšanai, super ēšanai. Kā jūs viņas gatavojat parasti? Es īstenībā viņas marinēju, tā kā etiķī tur ar ķiplociņiem un sīpoliņiem un pipariņiem, un tad ēdu no burkas. Faktiski, jā, tā kā marinēts gurķis. Tā kā tad tas vai arī sacep, vienkārši viņas ļoti labi sacep arī kā karbonādes var cept, un vai taisīt visādus karijus var, vai kaut kādas mērces. Karijus ar rudmiesēm? Ar sēnēm, tā karī, veģetārie karī visādi, tā vietā, lai liktu tur klāt, ko viņi tur liek, zirņus, liek sēnes.